ātrkājs, veiklrocis, modracis. Reiz dzīvoja kāds turīgs saimnieks ar savu sievu. Viņiem visa bija gana. Tādēļ cilvēki viņus dēvēja bagātus un laimīgus. Un tomēr viņiem trūka tā, ko pat bagātība nespēja dot. Viņiem nebija bērnu. Kaut gan laulībā abi bija nodzīvojuši vairāk nekā 10 gadu. Kādu vakaru, kad vīra nebija mājās, sieva sēdēja viena pati istabā un gauži bēdājās. Kaimiņu sievas ir daudz laimīgākas par mani, viņa domāja. Tām bērnu pilna istaba, un ja viņu vīri reizēm kaut kur aiziet, tad tām nav vis jāsēž mājās gluži vienām. Bet man, lūk, nav neviena bērna. Esmu kā celms bez atvasēm, un man vienai pašai jānīks tukšajā istabā. Domājot par to, viņa acīs sariesās asaras. Viņa tā sēdēja bēdu nastas nomākta labu laiku un nemaz nepamanīja, ka istabā kāds ienācis. Te pēkšņi saimniece sajūt kaut ko sev pieglaužamies pie kājām un domā, ka tas ir kaķis. Bet paskatījusies ierauga savā priekšā skaistu laumiņu. Ai! Iekliedzās izbijusies saimniece un grasījās lēkt no sava sēdekļa augšā un bēgt projām. Bet laumiņas rokas viņu turēja cieši kā dzelzs maiglais. Nebīsties, mīļā jaunuve, laipni teica laumiņa, ka neaicināt esmu atnākusi tev laiku pakavēt un tavas bēdas remdināt. Tu esi vientuļa, un cilvēkiem vientulībā vakaru pavadot kļūst garlaicīgi. Tavs vīrs ir aizbraucis un pārnāks tikai pēc dažām dienām, mīļā jaunā sieva. Bet saimniece laumiņai pikti atteica. Beidz nu mani apsmiet! Mana jaunā sieva Smice nu jau vairāk nekā 10 gadu pūst pūra dibenā, un man kā atraitnei jāaprauc sava mūža laimīgās dienas. Kas par to? Runāja tālāk laumiņa. Kad sievai aste vēl nav piesieta, un kad viņa vēl ir jauna un skaista kā tu, tad tā ir jaunuve. Un tev jau vēl līdz šai dienai nav bērnu, kas būtu laupījuši tavu jaunību. Jā, nopūtās saimniece, par to jau es arī visvairāk skumst un bēdājos, ka nu laikam vīrs mani vairs nemīl, un ka es viņam liekos kā nokaltis celms, no kura saknēm nekad vairs neizaugs jaunas atvases. Laumiņa mierinoši atbildēja. Nebēdājies, vēl jau tavas dienas nav skaitītas, un nebūs ne gads pagājis, kad celms, kuru tu domā nokaltušu, sāks dzīt 3 atvases, un tās augs vecākiem par lielu prieku. Tikai tev būs viss jādara tā, kā es pamācīšu. Kad tavs vīrs būs pārnācis mājās, tu iedod viņam vakariņās 3 novārītas olas, ko izdējusi melna vista, un kad viņš būs aizgājis gulēt, izej pagalmā, it kā mājas soli apdarīt, paliec ārā labu laiciņu, un tikai tad nāc istabā un apgulsties. Pienāks laiks, kad viss, ko tagad saku, būs piepildījies, un tad atkal nākšu tevi apraudzīt. Bet līdz tam laikam gan mans šās dienas apciemojums, lai paliek nevienam nezināms. Paliec sveika, mīļā jaunuve, līdz tai dienai, kad es varēšu tevi apsveikt kā laimīgu bērnu māti. Un laumiņa pazuda, kā ūdenī iekritusi. Par jauno sievu dēvētā saimniece labu laiku berzē acis, it kā gribēdama pārliecināties, vai viss notikušais bijis sapnis vai īstenība. Cilvēki tic visam, pēc kā viņš ilgojas un ko sirds viņam kāro. Tā tam ticēja arī saimniece. Dīvainais mazās laumiņas apmeklējums neizgāja vairs no prāta, un kad saimnieks pēc dažām dienām pārnāca mājās, viņa tam vakariņās novārīja 3 melnās vistas olas un izdarīja visu, kā laumiņa bija likusi. Beidzot pienāca noliktais laiks, kad laumiņas pareģojums piepildījās, un saimniecei piedzima trīnīši, 3 skaisti, veselīgi dēli. Reiz, kad laimīgā māte jau sāk atspirgt, un vīrs bija aizgājis aicināt dēlu kristībās kūmas un kristībniekus, atnāca raudzībās arī Laimnese laumiņa. Labdien, mīļā dēlu māte!
teica viņa ienākot. Vai nu tu redzi, ka Dievs piepildīs tavas ilgas? Te uzreiz piedzima 3 dēli. Tagad tu redzi, ka es tev izgājušo reizi neesmu vistukšu sniegus pareģojusi. Tādēļ tu vari droši ticēt visam, ko teikšu tev šodien. Tavi dēli būs ievērojami vīri un sagādās tev dzīvē daudz prieka. Parādi man savus bērniņus. To teikusi Laumiņa kā kaķis uzkrāpās uz šūpuļa malas un izņēma no kabatas sarkanas dzijas kamoliņu. Sarkanās dzijas pavedienus viņa apsēja vienam dēlam ap stilbiem, otram ap dilbiem, bet trešajam ap pieri virs acīm. Šos pavedienus Laumiņa pamācīja. Atstāja tik ilgi, līdz bērnus vedīs kristīt. Tad noraisi tos un sadedzini, bet pelnus saber karotē. Kad bērnus pārvedīs no baznīcas, ieslauc karotē drusku zīdala un sajauc to ar pelniem. Un šo spēka dzērienu uzpilini katram dēlam uz mēlītes. Iekāms, tu sāc viņus zīdīt. Tad taviem dēliem pieaugot, katram radīsies brīnišķīgs spēks. Vienam kājās, otram rokās un trešajam acīs. Ik viens no viņiem būs tik nepārspējams, ka tiem līdzīgu neatrast visā plašajā pasaulē. Šīs brīnumspējas atnesīs viņiem lielu godu un bagātību. Un ja viņi visi 3 rīkosies vienprātīgi, tad tie spēs veikt tādus varoņdarbus, ka visi ļaudis brīnīsies. Tavas acis mani vairs neredzēs, taču vēlāk, kad tavi dēli būs par vīriem uzauguši un tev daudz prieka sagādājuši, tu mani bieži vien ar pateicību pieminēsi, bet no ar Dievu, mīļā dēlu māte. To teikusi, Laumiņa, tāpat kā izgājušo reizi, pēkšņi nozuda. Māte visu rūpīgi izpildīja, ko Laumiņa tai bija sacījusi. Tai dienā, kad bērnus veda kristīt, viņa noraisīja sarkanās dzijas pavedienus un sadedzināja tos, bet pelnus sabēra karotē. Kad bērnus pārveda no baznīcas, viņa ieslauca karotē zīdalu un sajauca to ar pelniem. Šo spēka dzērienu viņa uzpilināja katram dēlam uz mēlītes, iekams sāka tos zīdīt, bet par brīnišķīgajiem Laumiņas apciemojumiem un viņas padomiem viņa pagaidām nebildīt nevienam, pat savam vīram ne. Visi 3 dēli auga žirgti un prātīgi, taču jau no bērna kājas varēja manīt, ka tiem katram sevišķi pieņemas spēkā tie locekļi, kas bija apsieti ar brīnumu pavedienu. Vienam acis, otram rokas un trešajam kājas. Tādēļ vecāki savus dēlus nosauca pēc viņu brīnišķīgajām spējām. Vienu par modraci, otru par veiklu roci un trešo par ātrkāju. Pagāja gadi, un brāļi uzauga par jaunekļiem. Viņi kopā ar vecākiem sāka spriest, ka laiks doties uz svešām zemēm, lai tur atrastu savam spēkam un prasmei piemērotu darbu. Viņi gribēja iet laimi meklēt katrs uz savu pusi, viens uz rītiem, otrs uz dienvidiem, trešais uz vakariem. Norunāja tā, ka pēc 3 gadiem atkal visi 3 atgriezīsies mājās un pastāstīs, kā katram svešā malā klājies. Ātrkājis devās uz rītiem. Par viņu tad arī būs vispirms jāstāsta. Ar saviem lielajiem soļiem viņš daudz ātrāk mēroja garos ceļus nekā viņa brāļi, un ilgais ceļojums viņu nemaz nenogurdināja. Tomēr ar laiku Ātrkājis saprata, ka žiglās kājas var gan cilvēku vienmēr un visur izglābt no nelaimes, taču maizi nopelnīt ar tām nav viegla lieta, jo ikvienā darbā rokas ir vairāk vajadzīgas nekā kājas. Pagāja labs laiks, līdz beidzot Ātrkājis atrada pie kādā austrumu ķēniņa sev piemērotu darbu. Ķēniņam piederēja milzīgi zirgu ganāmpulki, un tur bija daudz tādu strauju auļotāju, kurus neviens pat jāšus nevarēja noķert, bet Ātrkāja nespēja noskriet pat visātrākais zirgs. Un tā Ātrkājis paveica viens pats to, ar ko netika galā 50 zirgu gani. Tādēļ ķēniņš bez vārda rumanās maksāja viņam algu, ko bija saņēmuši 50 gani, un piedevām vēl viņu apdāvināja. Ātrkāja vieglajiem soļiem bija vēja ātrums, un kaut arī viņš skrēja bez atpūtas no vakara līdz rītam un no rīta līdz vakaram,
Viņa kājas nekad nepagura, un viņš varēja tikpat žigli skriet vēl 2. un 3. dienu un nakti no vietas. Bieži vien gadījās, ka zirgi vasarā dunduru laikā sāka trakot un aizskrēja katrs uz savu pusi jūdzēm tālu. Taču jau pirms vakara viss zirgu ganāmpulks bija atkal sadzīts vienkopus. Reiz Ķēniņa pilī notika lielas dzīres, kurās bija saicināti visādi augstmaņi un valdnieki no malu malām. Dzīru laikā ķēniņš pastāstīja viesiem arī par savu zirgu ganu, Ātrkāju. Viesi ļoti vēlējās šo neparasto cilvēku redzēt paši savām acīm. Daži, negribēdami ticēt tādam brīnumam, teica, ka tas nu gan neesot nekas liels, ja zirgi, kas patstāvīgi ganoties barā un pieraduši pie sava gana dodoties tam rokā. Pat visnevaldāmākais zirgs paklausot savam saimniekam un nākot, ja to saucot. Bet, lai pamēģinot šim zirgu ganam iedot kādu svešu zirgu, gan tad redzēšot, cik ilgi šis spēšot noskriet zirgu. Pēc tam daži no viesiem lika atvest savus brangos ugunīgos auļotājus un palaist vaļā, lai gans Ātrkājs tos noķertu. Ātrkājam tas bija tīrais sniegs, jo nostāvējies brangs zirgs nekad nevar noskriet tādu auļotāju, kas kā putns gaisā pieradis dienu un nakti cilāt kājas. Viesi to redzēdami slavēja Ātrkāja žiglo skrējienu un sadāvināja viņam daudz zelta un sudraba naudas. Viņi solījās arī katrs savā zemē pastāstīt par brīnišķīgo skrējēju, lai visur ļaudis zinātu, kur tas atrodams. Drīz vien Ātrkāja vārds kļuva slavens pa visu austrumu zemi. Un ja kaut kur kādam ķēniņam vajadzēja zinnisi, tad tas nolīga sev Ātrkāju, kam bagātīgi atlīdzināja un piedevām vēl to apdāvināja. Un, kad Ātrkājs pēc 3 gadiem devās atpakaļ uz tēva mājām, viņam bija sakrāts tik daudz naudas un mantas, ka to vezumos sakrautu veda 20 zirgu. Šos zirgus ķēniņš bija uzdāvinājis savam ganam par labu kalpošanu. Otrs brālis, Veiklrocis, kas devās uz dienvidiem, atrada it visur sev darbu un labi nopelnīja. Ik viens amata meistars labprāt salīga viņu darbā, jo neviens zelles neprata tik veikli un labi strādāt kā viņš. Un, lai gan Veiklrocis, kā dažs labs amatnieks, dzimtenē nebija iemācījies nevienu amatu, tomēr viņa prasmīgajās rokās sēcās katrs darbs. Viņš strādāja gan par skroderi, gan par kurpnieku, gan par galdnieku, gan par virpotāju, gan par kalēju, gan par zeltkali. Viņš prata arī visādus citādus smalkus darbus, un nebija visā pasaulē tāda amata meistara, pie kura viņš nevarētu iet par zelli. Viņš strādāja gabaldarbu te pie skrodermeistara, un dienās pašuva 20 pāru bikšu, te pie kurpniekmeistara, un uztaisīja tikpat daudz zābaku. Un katrs darbs, ko darīja Veiklrocis, tika atzīts par tik labi paveiktu, ka neviens vairs nebija mierā ar kāda cita meistara vai zeļa darbu. Jebkuru amatu strādādams, Veiklrocis būtu kļuvis par bagātu vīru, ja tikai vīžojas dzīvot vienā vietā, bet viņam ļoti gribējās redzēt plašo pasauli, un viņš ceļoja pa malu malām. Reiz viņš nonāca kādas ķēniņvalsts galvaspilsētā, kur tobrīd valdīja liels satraukums. Ķēniņš taisījās sūtīt pret ienaidnieku lielu karaspēku, bet izrādījās, ka karavīriem trūkst gan apģērba, gan apavu, gan bruņu cepuru, gan ieroču. Un kaut arī visā ķēniņvalstī visi meistari ar visiem zeļiem bez atpūtas strādāja no agra rīta līdz vēlai naktī, tomēr tie nespēja īsā laikā sastrādāt tik daudz, cik ķēniņam bija vajadzīgs. Gan aicināja zeļļus palīgos no tuvienes un tālienes, taču ar darbiem galā kā netika, tā netika. Tad Veiklrocis devās uz ķēniņa pili un lūdza, lai tam atļaujot runāt ar ķēniņu. Augstais ķēniņ, es dzirdēju ļaudis runājam, ka tev ir steidzīgi darāmi darbi. Esmu meistars no tālienes. Apņemos šos darbus padarīt, ja mēs vienosimies, un tu man noliksi laiku, kad darbam jābūt gatavam. Ķēniņš noteica laiku, un Veiklrocis sacīja:
Liec saaicināt visus šīs pilsētas meistarus un pajautā viņiem, vai viņi apņemas veikt vajadzīgos darbus noteiktajā laikā. Ja nē, tad es apņemos visu paveikt viens pats, bet tad arī atlīdzība tev būs jāmaksā man vienam. Tas viss būtu labi, ķēniņš iebilda, ja vien tu varētu dabūt tik daudz zeļu, cik darbs prasa, bet tur jau tā lieta, ka mūsu meistariem nav kur ņemt palīgus. Tā nu būs mana bēda, Veiklrocis atbildēja. Otrā dienā tika saaicināti visi meistari ķēniņa pilī. Tur viņiem jautāja, cik ilgā laikā šie varot izpildīt darbu. Daži lūdzi 4 vai 5 mēnešus, citi vēl ilgāku laiku. Veiklrocis tad sacīja, ja tu man apsoli samaksāt 2-kāršu algu, tad es visus darbus apņemos padarīt viens pats 3 mēnešos. Tāds solījums ķēniņam likās tik neticams, ka viņš sāka šaubīties. Saka, vai tik Veiklrocis nedomā viņu izzobot vai piekrāpt, tāpēc viņš neticīgi vaicāja. Ko tu man dosi ķīlā, ka turēsi savu vārdu? Veiklrocis ķēniņam atbildēja. Tādas naudas un mantas man nav, ar ko es varētu sekt tavus zaudējumus, bet ja gribi, tad ņem ķīlā manu dzīvību. Un, lai tev nebūtu jāpērk sivēns maisā, rīt es tev atnesīšu sava darba paraugu. Ķēniņš bija ar mieru, bet zeļi savā starpā sprieda. Ja Veiklrocis saņems 2-kāršu algu, tad arī mums jāsaņem tikpat, citādi mēs neiesim viņam palīgos. Apskatījis otrā dienā atnestos paraugus, ķēniņš bija ļoti apmierināts. Arī pārējie meistari, kaut viņi vai plīs aiz skaudības, nevarēja Veiklroča darbā atrast nekā peļama. Nu, Veiklrocis knaši ķērās pie darba. Viņam jau aizvien darbs bija secies, bet tagad viņš strādāja ar 2-kāršu sparu no agra rīta līdz vēlam vakaram un tik vien laika atlicināja kā ēst un naktī brīsniņu nosnausties. 2 nedēļas pirms noliktā laika viss bija gatavs. Ķēniņš samaksāja 2-kāršu algu par 3 mēnešiem un otru tik vēl piedevām. Gudro meistaru ķēniņš teica, es negribētu no tevis tik drīz šķirties, vai tu nevēlies iet līdz maniem karavīriem cīņā pret ienaidnieku, kas tik prasmīgi prot visus darbus strādāt, tas gan laikam varētu būt arī labs karavīrs. Var jau būt, ka tas tā ir, kā tu augsto ķēniņu domā, taču es taisnību sakot, vēl savu mūžu neesmu bijis par karavīru, bet tikai strādājis tādu darbu, kur nav asins izliešana. Bez tam man jau ir pienācis laiks doties atpakaļ uz tēva mājām. Tādēļ neņem ļaunā, ja šoreiz tavu gribu nevaru izpildīt. Un tā Veiklrocis atstāja ķēniņu valsts galvaspilsētu, kur īsā laikā bija tapis par bagātu vīru. Viņam vēl bija atlicis vesels pusgads laika, tāpēc viņš ceļoja no vienas zemes uz otru, reize atpūsdamies, reizēm šurtur pastrādādams, lai nopelnītu ceļa naudu. Sakrāto naudu un mantu Veiklrocis negribēja tērēt. 3. brālis Modracis, kas bija devies uz vakariem, labu laiku klīda pa pasauli, bet nekur nevarēja atrast sev piemērotu darbu, ar ko varētu nopelnīt maizi un saņemt labu atalgojumu. Kā veikls šāvējs, viņš gan visur varētu nopelnīt savu dienišķo maizi, bet ko tad viņš pārnestu mājās? Tālus ceļus izsteigājis, Modracis beidzot nonāca kādā lielā pilsētā. Tur ļaudis stāstīja par nelaimi, kas nu jau 3. reizi piemeklējusi šīs valsts ķēniņu. Neviens netiekot gudrs, no kurienes šī nelaime nākot, ne arī protot to novērst. Un šī nelaime esot lūk šāda. Ķēniņa dārza augot kāds ļoti dārgs, ābelē līdzīgs koks, kas nesot zelta augļus. Dažs labs no šiem āboliem esot krietna dzijas kamola lielumā un vairākus 1000 rubļu vērts. Tādēļ āboli tiekot vienmēr saskaitīti un kokam visapkārt dienu un nakti stāvot sargi, lai neviens zaglis netiktu klāt. Bet nu jau 3. nakti pēc kārtas kāds tomēr nozogot pa vienam lielam ābolam, kas esot apmēram 5000 vērts. Sargi gan nekāda zagļa neesot manījuši. Noklausies ļaužu valodas, Modracis tūdaļ noskārta, ka te slēpjas kāda viltība,
ko varbūt viņš ar savām modrajām acīm varētu atklāt. Ja arī zaglis pats netuvosies kokam, bet pārvērtīsies par neredzamu būtni, manas modrās acis tomēr to ieraudzīs, domāja modracis un palūdza ķēniņu atļaut viņam ieiet pils dārzā un sargiem nezinot slepeni vērot, kas tur notiks. Dabūjis atļauju, viņš ierīkoja zelta ābeles tūmā, kāda augstāka koka galotnē sev uz slepenu sēdekli, no kura viņa modrās acis varēja visu pārredzēt. Līdzi viņš paņēma maizes klaipu un trauku ar ūdeni, lai viņam nebūtu jānāk ārā no savas paslēptuves, ja tur nāktos ilgi kavēties. No savas paslēptuves modracis acu nenolaidis vēroja zelta ābeli. Sardze 3 rindās ap koku stāvēja tik cieši, ka pat pelīte tai nevarēja pasprukt garām. Vienīgi spārnots zaglis varētu tik kokam klāt, bet, pa zemi ejot, tas nekādā ziņā nebija iespējams. Modracis augu dienu vēroja, taču nekā nemanīja. Nekā tāda, kas liecinātu, ka dārzā būtu ieticis zaglis. Ap saulrieta laiku gaisā pavīdēja mazs dzeltens taurenītis un labu brīdi lidinājās ap zelta ābeli. Beidzot tas nolaidās uz kāda zariņa, kurā karājās ļoti skaists zelta ābols. Modracis tūdaļ saprata, ka taurenītim nebūs pa spēkam aiznes zelta ābolu, tāpēc viņš cieši tam sekoja ar savām modrajām acīm. Saule drīz norietēja, nodzisa arī vakara blāzma un ap zelta ābeli aizdedzināja lākturus. Tie dega tik spoži, ka apkārt viss bija gaišs kā dienā. Dzeltenais taurenītis nekustīgi sēdēja uz tā paša zariņa, kur vakarā bija uzlaidies. Ap pusnakti modracim uznāca miegs, un viņš drusniņi iesnaudās, un kad viņš pēc brītiņa atvēra acis, dzeltenā taurenīša vairs nebija. Pamanījis, ka no zara nozudis arī skaistais zelta ābols, modracis bija ļoti pārsteigts. Bija notikusi acīm redzama zādzība, bet, ja modracis par to gribētu kādam pastāstīt, ļaudis noturētu viņu par jukušu. Kas tad ticēs, ka mazais taurenītis var aiznest lielu zelta ābolu? Otrā rītā, kad ļaudis bija uzzinājuši, ka nozudis vēl viens ābols, sākās nemierīgas valodas. Tad modracis otrais gāja pie ķēniņa un teica: Ne man, ne taviem sargiem izgājušo nakti neizdevās pamanīt ābolu zagli, bet ja šai pilsētā vai kaut kur tūmā dzīvo kāds zintnieks, tad sūti mani turp. Ar viņa palīdzību es ceru nākamajā naktī zagli notvert. Uzzinājis, kur zintnieks dzīvo, modracis tūdaļ devās turp. Nu viņi abi sāka gudrot, kā vislabāk to izdarīt. Te modracis pēc kāda brītiņa iesaucās: Es zinu, kas jādara. Ja tu ar savām zintīm spētu zirnekļa tīklu padarīt tik izturīgu, ka no tā nevarētu izrauties pat visstiprākais zvērs, tad mēs sapītu šajos spinekļos zagli, un tad viņam no mūsu rokām vairs neizsprukt. Zintnieks atbildēja, ka to viņš varot, un tūdaļ paņēma 3 milzīgus krusta zirnekļus. Viņš deva tiem tādu burja spēku, ka tie varēja noaust tik stiprus tīklus, no kuriem nevarētu izrauties neviens zvērs. Pēc tam viņš ielika zirnekļus kārbiņā un iedeva tos modracim teiktams: Noliec šos zirnekļus, kur vajadzīgs, un viņi apaudīs zagli ar tādu tīklu, no kura izpestīt spēs tikai zintnieka vara. Un ja tev ievajadzēsies manas palīdzības, es tūliņ būšu klāt. Modracis ar kārbiņu azotē no jauna uzkāpa kokā un sāka vērot, kas notiks. Tai pašā laikā, kā iepriekšējā dienā, viņš atkal ieraudzīja dzelteno taurenīti lidināmies ap zelta ābeli. Tikai šoreiz tas lidinājās daudz ilgāk, iekams nolaidās uz zariņa, kurā karājās liels zelta ābols. Modracis tūliņ nokāpa no koka, pielika pie zelta ābeles kāpnes un lēnītiņām, lai neaizbaidītu taurenīti, uzkāpa tajā. Tur viņš nolika savus mazos audēņus katru uz sava zara, vienu dažus sprīžus virs taurenīša, otru pa labi un trešo pa kreisi no tā. Pēc tam viņš ar pirkstu vilka krustām šķērsām ap taurenīti, bet taurenītis spārņus sakļāvis nekustīgi sēdēja. Ap saulrieta laiku modracis jau atkal bija savā paslēptuvē, augstā koka galotnē un vēroja,
kā viņa 3 palīgi iejauš taurenīti tīklā, no kura tas nekad vairs nevarēs izkļūt laukā. Gan Modracis, kokā sēdēdams, centās palikt nomodā, tomēr acis paša lipa ciet, un viņš iesnaudās. Pēc ilga vai neilga laika viņš pamodās no liela trokšņa. Izbrīnā paraudzījies apkārt, Modracis ieraudzīja, ka kareivji kā skudru bars kliegdami skraida ap zelta ābeli, bet tābelē dzels režģu krātiņā tup vecītis ar sirmu bārdu, rokā turēdams zelta ābolu. Nu, Modracis steigšus norāpās no koka, bet iekams viņš bija ticis līdz zelta ābelei, arī ķēniņš jau bija klāt. Sarkareivju klaigāšana bija viņu uzmodinājusi no miega, un viņš negaidīts atnāca dārzā paraudzīties, kas te notiek. Zaglis tupēja krātiņā un nekur vairs nevarēja sprukt. Augstais ķēniņ, Modracis sacīja, tagad tu vari mierīgi likties uz auss un gulēt līdz rītam. Nu, Zaglis ir mūsu rokās. Un kaut arī viņš būtu stiprāks par stipru, tomēr šo burvju krātiņu tam nesalaust. Ķēniņš patencināja Modracim un pavēlēja arī sardzei iet gulēt, atstājot zem ābeles tikai 2 vīrus. Modracis, kas bija pavadījis nomodā 2 dienas un 2 naktis, arī devās pie miera. Otrā dienā viņš kopā ar zintnieku gāja uz ķēniņa pili. Zintnieks nevarēja vien nopriecāties redzēdams Zagli krātiņā, un viņš nelaida vecīti ātrāk laukā, iekams tas parādījās savā īstajā izskatā. Lai to panāktu, zintnieks apcirpa tā vecītim pusi bārdas un pārējo lika svilināt ar uguni. Ai, kādas mokas un sāpes vecītim bija jāizcieš. Viņš skaļi vaimanāja un valstījās, bet zintnieks par to nelikās zinis. Viņš tik svilināja Zaglim bārdu un matus uzsaugdams. Atzīsties, kas tu esi? Vecītis pēdīgi atbildēja. Es esmu Pīris Sillas burvju kalps, un saimnieks sūtīja mani zakt. Zintnieks sim atkal ņēmās svilināt bārdu. Ai, brēca burvis, pagaidiet, es atzīšos. Es visos noziegumos atzīšos. Es esmu nevis burvja kalps, bet gan viņa dēls. Kad vēl vecītim svilināja bārdu, viņš kaukdams iesaucās. Es pats esmu Pīris Sillas burvis. Parādies mums savā īstajā izskatā, citādi svilināšu vēl, pavēlēja varenais zintnieks. Te vecītis krātiņā sāka stiepties garumā un briest tresnumā, līdz izauga parasta cilvēka lielumā. Tad viņš pats atzinās zelta ābolu zakšanā. Nu, burvi ar visu krātiņu nonesa no ābeles zemē un uzstāja, lai šis pasakotu, kur nozaktie āboli noglabāti. Burvis teicās pats iet rādīt paslēptuvi, bet Modracis lūdza ķēniņu, lai nelaižot Zagli ārā no krātiņa, jo tas varot atkal pārvērsties par taurenīti un izsprukt no viņu rokām. Burvi nācās vēl nescik reižu svilināt, līdz viņš atklāja vietu, kur paslēpti nozakti āboli. Kad visi zelta ābolī bija atrasti, Zagli ar visu krātiņu sadedzināja un viņa pelnus izkaisīja vējā. Ķēniņš dabūjis rokā savus dārgumus, bagātīgi atlīdzināja Modracim par viņa pūlēm, tā kā jauneklis kļuva bagātāks par abiem brāļiem. Ķēniņš labprāt gribēja viņu paturēt pie sevis, bet Modracis atteica. Šoreiz es nevaru palikt tavā dienestā, jo man jāatgriežas tēva mājās. Tad ķēniņš dāvināja Modracim zirgus, pajūgus un kalpus, kas aizveda viņa mantu uz mājām. Pārnākuši mājās visi 3 dēli atveda sev līdz tik daudz mantas un naudas, ka par to varēja nopirkt veselu pusķēniņa valsti. Nu, māte atcerējās, ka visu šo laimi un labklājību viņas dēliem bija atnesusi laumiņa, bet arī tagad viņa nevienam nekā nestāstīja. Brāļiem tagad piederēja tādas bagātības, ka vairs nevajadzēja iet meklēt darbu, taču vai pasaulē redzēts tāds bagātnieks, kam mantas būtu pieticis. Pēc kāda laika brāļi dabūja zināt, ka Ziemeļzemes bagātais ķēniņš atdošot savu meitu par sievu tam, kas spēšot izpildīt 3 ļoti grūtus uzdevumus. Visi 3 brāļi nolēma iet izmēģināt laimi. Daudzi tīkotāji no malu malām jau bija izmēģinājušies, bet neviens vēl nebija spējis ķēniņa uzdevumus veikt. Runāts darīts. Un visi 3 brāļi devās ceļā, lai ātrāk tiktu uz priekšu. Ātkājs laiku pa laikam panesa abus brāļus uz muguras. Tā kā ķēniņa uzdevums bija jāpilda tikai vienam,
Tad visi 3 brāļi nedrīkstēja reizē iet uz pili. Vispirms viņa sūtīja turp ātrkāju visu labi izdibināt. Ķēniņmeitas preciniekam bija jāveic 3 uzdevumi. Vispirms viņam vajadzēja veselu dienu ganīt ziemeļbriežu māti un raudzīties, lai tā neaizbēg, bet vakarā ap saulrietu ielaist atpakaļ kūtī. Otrs uzdevums bija šāds. Preciniekam vakarā vajadzēja aizbūtēt ķēniņa pils vārtus. Trešais un visgrūtākais uzdevums bija šāds. Preciniekam vajadzēja šaujot ar stopu, trāpīt ābolam pašā vidū un neievainot vīru, kas augstā kalnā stāvēdams šo ābolu turēja kātiņa mutē. Lai gan abi pirmie uzdevumi nelikās grūti, tomēr līdz šim vēl neviens tos nebija veicis. Ziemeļbriežu mātei bija tik žiglas kājas, ka tā vienā dienā no rītausmas līdz saulrietam varēja apskriet visu pasauli. Kur tad cilvēkam tādu noskriet? Otrs uzdevums arī nebija no vieglajiem. Kāds burvis bija pārvērties par vārtu dzelzs bultu, ar kuru vienmēr gadījās šāda liksta, tik līdz precinieks pa kāpnēm uzkāpj un pieliek pie tās roku, tā durvis ar savu elles spēku sagrāb viņa roku tik cieši, ka to neviens vairs nespēja izpestīt, līdz ļaunais burvis pats palaiž vaļā. Bet tas vēl nebija viss. To pašu brīdi, kad precinieka roka tiek saspiesta kā spīlēs, vārti sāk strauji virināties, it kā tos vētra purinātu, un aiz rokas satvertajam preciniekam, līdz rītam kā zvana mēlei jākulstās gar vārtiem. Beidzot, kad burvis palaiž precinieka roku vaļā, tas nav vairs ne dzīvs, ne miris. Ķēniņš un visi pils ļaudis piedevām vēl izsmej šo neveiksmīgo precinieku, un viņam ar kaunu jāiet mājup. Daudzi pēc šādas pārbaudes vairs nebija nekāda darba darītāji. Trešais uzdevums bija pa spēkam tikai labam šāvējam, kam ir gan stingra roka, gan labāts. Kad ārtkājs to visu bija izdibinājis, viņš negāja visu tūlīt pie ķēniņa, bet steidzās atpakaļ pie brāļiem, kas viņu uz ceļa gaidīja. Apspriedušies brāļi saprata, ka tikai trietā viņi spētu veikt ķēniņa uzdevumus. Bet kā pārliecināt ķēniņu, ka 3 precinieku vietā ir tikai 1? Citādi nevarēja cerēt uz apsolīto balvu. Brāļi ņēma un apcirpa sev bārdas uz mata vienādas. Un būdami vienas mātes dēli, trīnīši, viņi arī izskatā un izdarībās bija tik līdzīgi citam, ka sveša acis viņu nodomāto viltību nekad nevarētu atklāt. Tad viņi lika sev pašūt no zīda un visdārgākā samta ķēnišķīgi greznas drānas un izrotāt tās ar zeltu un vizošiem dārgakmeņiem, ka tās mirdzēt mirdzēja un laistījās kā zvaigžņota debesis skaidrā ziemas naktī. Pirms brāļi devās izpildīt ķēniņa uzdevumus, viņi zvērēja citam, ka vienīgi ar lozi izšķirs, kuram kļūt par ķēniņa znotu. Visu iepriekš tā norunājuši, brāļi saposa ātrkāja greznajās drānās un sūtīja pie ķēniņa ganīt ziemeļbriežu māti. Ja viss izdotos tā, kā brāļi cerēja, tad no ceļa būtu novalts pirmais lielais akmens, kas līdz šim kavēja preciniekus dabūt ķēniņa meitu. Ātrkājs ieradās pie ķēniņa, tik greznā izskatā, ka pats ķēniņa dēls. Laipni sasveicinājies, viņš lūdza atļauju izpildīt pirmo uzdevumu. Ķēniņš gan bija ar mieru, tomēr piebilda: būtu labi, ja tu rīt pārģērbtos sliktākās drānās. Mūsu briežu māte drāžas pāri muklājiem un purviem, nelikdamās zinis par to, kas viņai ceļā gadās. Tādēļ tu vari savas dārgās drēbes sabojāt. Kas nāk precībās pie tavas meitas, tas gan daudz par drēbēm nebēdā, atteica ātrkājs un gāja atpūsties, lai otrā dienā būtu spirkts. Ķēniņmeita, kas slepeni vēroja stalto jaunekli pa burvju šķirbu, nopūsdamās sacīja: kaut man būtu iespējams briežu mātei sapīt kājas, lai šis jauneklis varētu mani apprecēt. Otrā rītā, saulē lecot, ātrkājs aplika briežu mātei apaušus un stingri saņēma rokā pavadu, lai tā nekur nevarētu aizbēgt. Tik līdz kūts durvis tika atvērtas, tā briežu māte brāzās vēja spārniem. Ātrkājs stingri turēdams rokā pavadu skrēja tai blakus tik ātri, ka ne soli no tās neatpalika. Ķēniņš un visi pils ļaudis ar izbrīnu noskatījās, kā jauneklis tiek galā ar briežu māti. Līdz šim vēl neviens nebija spējis to noskriet.
Ātrkājs nemaz nebaidījās, ka varētu piekust. Tomēr viņš nolēma sēsties briežu mātei mugurā, tiklīdz tiks no ļaužu acīm prom. Tā viņš arī darīja, un tālāk devās jāšus. Ap dienas vidu briežu māte atskārta, ka no šī gana tai nekur neizsprukt. Viņa sāka iet gausiem soļiem un plūkt zāli. Ātrkājs nokāpa zemē un atlaidās zem krūma atpūsties. Pats stingri turēdams rokā pavadu. Pašā pusdienas tveicē arī briežu māte nogulās blakus jauneklim krūma pāēnā un sāka gremot. Ap launaglaiku briežu māte vēlreiz sāka strauji skriet, gribēdama izsprukt Ātrkājam. Tomēr jauneklis mirklī uzlēca tai mugurā, un briežu māte saprata, ka nav vērts tai veltīgi kājas lauzīt. Lieli bija brīnumi ķēniņam un visiem pils ļaudīm, kad viņi, saulē rietot, ieraudzīja nevaldāmo briežu māti nākam līdzās savam ganam rāmu kā ģēriņu. Ātrkājs ieveda briežu māti kūtī un aizšāva bultu priekšā. Pēc tam viņš gāja uz pili, kur ķēniņš viņu bija aicinājis vakariņās. Pēc mīlesta Ātrkājs atvadījās, teikdams, ka gribot pēc dienas darbiem laikus doties pie miera. Taču viņš negāja vis gulēt, bet steidzās pie brāļiem, kas viņu gaidīja mežā. Otrā dienā bija veiklrocim kārta ģērbties greznās drānās un iet uz ķēniņa pili veikt otro uzdevumu. Ķēniņš, kas veiklroci noturēja par Ātrkāju, uzslavēja viņu par labo ganīšanu un novēlēja, lai šovakar viņam palēmētos aizšaut pils vārtus. Ķēniņmeita atkal vēroja pa durvju šķirbu stalto jaunekli un nopūsdamās sacīja: ja būtu manos spēkos, es noņemtu burvju dzelzs bultu, lai staltajam jauneklim, kuru vēlos sev par vīru, nenotiktu nekas ļauns. Veiklrocis labi zināja, kas par burvestību slēpjas vārtu dzelzs bultā. Tādēļ viņš no ķēniņa pils gāja taisnā ceļā pie kalēja un lika izkalt sev krietnu dzelzs roku. Nogaidījis vakaru, kad visi ļaudis ķēniņa pilī jau bija devušies pie miera, veiklrocis sakūra uguni un nokaitēja dzelzs roku sarkanu. Pēc tam viņš pieslēja pie vārtiem trepes un pakāpies piedūra vārtu bultai nokaitēto dzelzs roku. Tūdeļ to cieši, kā maiglēns satvēra apburtā bulta. Burvis dzelzs roku bija noturējis par parastu cilvēka roku. Apdedzinājusies bulta sāka aiz sāpēm tā rēkt, ka visas ķēniņa pils sienas nodarbēja un ļaudis uztrūkās no miega. Bet tiklīdz dzelzs roka bija pasprukusi no žņaugiem, veiklrocis žigli aizšāva bultu. Nu pils vārti bija cieti. Tomēr jauneklis palika nomodā turpat pie vārtiem, lai rītā ķēniņš, kad nāks pats savām acīm pārbaudīt, redzētu, ka viņš savu uzdevumu veicis. Vārti visu nakti bija aizbultēti. Ķēniņš uzslavēja prasmīgo jaunekli, kas bija veicis 2 grūtus darbus, un aicināja viņu pusdienās. Veiklrocis krietni ieturējās, laipni patērzēja, bet pēc tam lūdza ķēniņam atļauju iet atpūsties. Viņš visu izgājušo nakti neesot acu aizvēris, un bez tam viņam rītdienai vēl esot labi jāizsagatavojas. Vakarā veiklrocis aizgāja uz mežu pie brāļiem, kas viņu jau nepacietīgi gaidīja. Krietnie brāļi nemaz neapskauda citu, un tā kā neviens nevarēja paredzēt, kurš no viņiem kļūs par ķēniņa znotu, tad viņi gaužām priecājās par laimīgi paveikto otro uzdevumu. Trešajā rītā bija kārta modracim posties greznajās drānās un iet paveikt trešo uzdevumu. Viņi ieradās pie ķēniņa, tikpat greznā izskatā, kā abi iepriekšējie brāļi, un lūdza atļaut viņam izpildīt trešo uzdevumu. Man liels prieks par to, teica ķēniņš, ka tu jau esi paveicis 2 uzdevumus, ko līdz šim vēl neviens nebija spējis, kaut gan tīkotāju nekad nebija trūcis. Un tomēr es baidos, ka ar trešo uzdevumu tu nespēsi tik galā. Mērķis, kurā tev jātrāpa, ir gaužām mazs un atrodas ļoti tālu. Kas grib kļūt par tavu znotu? Atbildēja modracis. Tam nekas nav par grūtu. Tik lielu laimi jau nevar gulēdams gaidīt. Ķēniņš bija ar mieru, ka otrā rītā jauneklis iet izpildīt trešo uzdevumu. Bet ķēniņmeita, kas arī šoreiz pa durvju šķirbu vēroja stalto jaunekli, asarām acīs nopūtās un sacīja: ja būtu manos spēkos kaut ko darīt šā jaunekļa labā,
Es visu izdarītu. Es atdotu visu savu mantu, lai tikai dabūtu viņu sev par vīru. Jau 2 iepriekšējās reizes bija sanācis ļoti daudz ļaužu no malu malām, lai noskatītos brīnumdarbus, bet nu to bija tūkstošiem, ka nesaskaitīt. Augstā kalna galā stāvēja kāds vīrs. No tālienes tas neizskatījās neko lielāks par vārnu. Mutē viņš turēja ābolu, un Modracim ar bultu tas bija jātrāpa pašā vidū. Neviens neticēja, ka to var izdarīt. Pie tam vīrs, kam bija jātur mutē ābols, baidījās, ka tik šāvējs netrāpa mērķī, un būdams ļauns nodomāja šāvēja uzdevumu padarīt vēl grūtāku. Viņš turēja ābolu nevis aiz kātiņa zobos, kā bija pavēlēts, bet iebāza to līdz pusē sev mutē. Saka, jo mazāks mērķis, jo grūtāk tajā trāpīt. Taču Modracis pusābolu saredzēja tikpat labi kā veselu. Kādu brītiņu patēmējis, viņš palaida bultu un tavu brīnumu ābols pāršķēlās uz mata pašā vidū. Bet ļaunais vīrs saņēma pelnīto sodu. Tā kā Modracis trāpīja ābolam pašā vidū, tad asā bulta ieurbās cauri ābola turētāja abiem vaigiem. Tikko bultas pāršķeltais ābols tika atnests ķēniņam par zīmi, ka uzdevums veikts, atskanēja neskaitāmo ļaužu gaviles. Tāds brīnums vēl nebija neredzēts, nedzirdēts. Ķēniņmeita raudāja prieka asaras, ka viņas sirds ilgas piepildījušās. Ķēniņš tūliņ aicināja Modraci uz pili, lai sadarinātu ar savu meitu, bet Modracis padevīgi lūdza. Atļauj man vēl šodien pēc paveiktā darba atpūsties, rīt baudīsim priekus. Viņš ne par ko negribēja saviem brāļiem darīt pāri, jo ik viens no viņiem bija veicis savu tiesu. Lozei bija jāizšķir, kuram precēt ķēniņmeitu. Modracis atnāca pie brāļiem un pastāstīja, kā viņam klājies. Nu viņi visi gaužām priecājās, bet pēc tam sāka vilkt lozes. Laimīgā loze krita Modracim, un viņam bija jākļūst par ķēniņa znotu. Brāļi vēl pēdējo nakti pavadīja kopā, bet otrā rītā viņiem bija jāšķiras. Tagad Modracim bija jādodas uz ķēniņa galvaspilsētu, bet ārtkājim un veiklu rocim uz savu dzimto pusi, atpakaļ uz tēva mājām. Pārnākuši mājās, abi brāļi nopirka lielus zemes gabalus un muižas. Viņu īpašumi tagad bija līdzīgi mazām ķēniņu valstīm. Modracis visu savu mantu atdāvināja vecākiem un brāļiem, jo viņam tās vairs nevajadzēja. Tēvs un māte gaužām priecājas par savu dēlu laimi. Vienīgi mātei bieži vien sāpēja sirds, ka viņas 3. dēls dzīvo tālu, svešā malā, un ka viņai nav ko cerēt ar viņu kādreiz vēl satikties. Kad tēvs un māte jau bija zem velēnām, ātrkājim un veiklu rocim vairs nebija miera dzimtenē. Viņi iznomāja savas muižas un devās atkal klaiņot pa plašo pasauli, lai no jauna ar savu prasmi sapelnītu naudu un mantu. Cik tālas zemes ātrkājs un veiklu rocis bija izstaigājuši, ko veikuši, un vai vēl kādreiz atgriezušies savā dzimtajā pusē, par to neviens nekā nezina. Bet Modrača bērni gan vēl šo baltu dienu dzīvojot tai pašā zemē, kur viņu tēvu tēvam senlaikos laimējies apprecēt ķēniņmeitu.